That's so cool. Tiešām fantastiski. Kāds tas ir milzīgs darbs, katru kustību, visas programmas ietvaros saskaņot, atstrādāt, iegaumēt. Vienkārši viss tās 4 minūtes nepārtrauktā braucienā. Un, kas jāsaka, interesanti viņiem bija, mazs akcents, vienkārši slīdējums pāri visam laukumam uz vienas kājas. Partnerē atpakaļ, partnerim uz priekšu. It kā vispār nekas netiek darīts, nostājas uz kājas un slīd. Un bija pat daļa virkni skatītāji, kas sāk aplaudēt. Tikai vienkārši slīdējums. Nevis šis te piebildījums, nevis lēciena pāris un viss kaut kas cits, bet vienkārši slīdējums skaists, vajadzīgajā vietā, vajadzīgajā momentā pāri visam laukumam. Es tev maz bišķiņ paprocēšu. Kurš pāris tev patīk labāk? Ne šītas. Man, godīgi sakot, iepriekšējā pāri programma patīk labāk kā tāda. Varbūt, ne tik daudz par izpildījumu, bet pats programma kā tāda. Choreogrāfiskā ziņā varbūt varētu arī piekrist. Man gan tur nedaudz... Tas ir gaums jautājums. Jā, man tur nedaudz samulsināja tas 9-10 kombinācijas, kur beigās tas grūti bija pateikt, kurā vietā sāks un kurā vietā beidz tematika. Bet viņš bija tā diezgan labi viss sakombinēts. Šeit bija tāds vienkāršāks, bet izsmalcinātāks. Tā programma bija vairāk orientēta uz šiem sarežģītiem akcentiem. Bet, piemēram, pirueti viņiem bija ļoti interesanti. Lūk, arī šis mežonīgā ātrumā veiktais rotācijas pacēliens. Un viņai ļoti interesanti visos rotācijas pacēlienos noslēdz viņu uz labās kājas, veicot iekšējo trīnieku. It kā tas atkārtojums nav labi, ka vienmēr viens un tas pats, bet viņai tas ļoti elegants sanāk. Vizulu ziņā viņa bija mazliet vājāk nekā Kanādas pāris sasvārstījās, bet šeit atkal veiksmīgi akcenti izspēlti, tieši tie zvaniņi gāja un attiecīgi virspleca, sānis un parterī. Šis te varētu būt efektīvāks, pilni špagati nav, bet ir atkal reversa atliekšanās, tas atkal ir liels pozitīvais moments. Nu, grūti teikt, viņi tiešām ir ļoti, ļoti tuvu stāvoši un ļoti sauks prasmes pāri vienlīdz. Ka viņus trenē viens un tas pats treneru kolektīvs, Marina Zuju, Oļeks Epšteins. Iepriekš bija Marina Zuju, Igors Špilbans. Špilbans aizgāja no šīs grupas, bet viņa vieta tukša nepalika, kā zināms. Nu, jā. Šobrīd tātad treniņu partneri, šobrīd viņi ir sīvākie sānceņši. 112, nu viss nav jautājumu. Par 1 punktu vairāk arī šajā programmā nekā kanādiešiem. Būs vēl iepriekšējās rezerves un var droši prognozēt Merila Devis un Čārlijs Vaits kļūs par pasaules čempioniem. 189 punktu salīdzinoši kanādiešiem bija 185. Tātad atkārtojas tā pati vēsture, kas bija gan Grand Prix finālā, gan 4 kontinentu čempionātā. Un atliek cīņa pa 3. vietu. Nu, vairāk vai mazāk tā tas ir. Pirmās 2 ir aizņemts vienkārši. Pirmās 2 varētu būt tiešām aizņemts. Nu, tad koncentrēsimies cīņai par bronzu. Šobrīd